pret 37. 22 punktus Latvijas izlasē guva Kristofs Siničenovs, kurš realizē 5 no 5 3-punktu metieniem. Jānis Rāniekam 7 rezultatīvas piespēles, viņš šajā elementā viens no labākajiem čempionātā. Pa 14 punktiem guva Dairis Bartāns un Mareks Mejeris, 13 punkti Mārtiņam Mejeram. Maču par 7. vietu Latvija tiksies ar Čehiju, kas ar 70-85 piekāpās Itālijā. Šī spēle notiks šovakar 19:30 pēc Latvijas laika. Noskaidrojos pirmais finālists. Tā ir Spānijas izlase, kas ar 80-75 pārspēja Franciju.